Man patiesi prieks, ka festivāls notiek 2. gadu un kad patiesībā Eiropas Kino akadēmijas balvas pasniegšanas ceremonija ir atstājusi savu tādu ļoti praktisku nospiedumu kultūras dzīvē, jo tas bija tas grūdienu punkts, kas mums deva šo ideju un deva šo spēku šo pasākumu uzsākt. Un, manuprāt, Latvijas kino tagad tādā ļoti labā izējas pozīcijā ir. Jo pēdējos 2 gadus latviešu kino kvalitāte ir augusi, un mums ir filmas, kas ir izskanējuši pasaulē un tādā sīvā konkurencē iegūši balvas prestižos kino festivālos. Un, teiksim tā, es domāju, ka mums ir filmas, ar ko lepoties, taču, kā jau Vineta teica, tas, kas mums ir iztrūcis pēdējos gadus, ir šāds nozīmīgs kino notikums, kas ir tikšanās vieta filmu skatītājiem un filmu autoriem. Un tā ir vieta, kur skatītājiem tikties ar filmu autoriem no visas pasaules, redzēt stāstus no visas pasaules, līdzpārdzīvot, varbūt kaut ko iemācīties, rast jaunas idejas un jaunas iespaidus. Un es domāju, ka festivāls tā ir iespēja, teiksim, tādu labu laiku pavadīšanu apvienot ar emocionālu pārdzīvojumu un kinematogrāfisku pieredzi. Un tas ir mūsu mērķis. Un līdz ar to es vairs daudz nerunāšu, bet tālāk došu mikrofonu tālāk, jo mēs esam sagādājuši ļoti bagātīgu programmu ar filmām, ar dažādiem pasākumiem 10 dienu garumā. Par ko jūs tūlīt arī visu uzzināsiet. Tāpēc arī mums redzēt, te ir tik daudz cilvēku, kas sēž, ja viņi visi ir iesaistīti, mums ir liela komanda un katrs dara kādu daļu no šī visi notikuma. Splendid Palace ir ne tikai lepns, ne tikai ir gods un visi šie vārdi, bet mēs esam patiešām gatavi kopā darboties ar Rīga IFF komandu. Mēs esam gatavi līdzdarboties, mācīties, pilnveidoties, lai festivāls kļūtu par nopietnu, es teiktu nopietnāku notikumu pie mums, Rīgā, Latvijā, bet es arī negribētu baidīties teikt, ka es nākotnē tomēr skatos, ka mēs būtu nopietni kopā spēlētāji Baltijā, varbūt pat nedaudz tālāk, kas zina, Ziemeļa Eiropa nemaz tik tālu nav, un es domāju, ka tie varētu būt skaļi vārdi, bet ar tādu komandu kā IFF, ar Aiju, Sonoru un Lieni, es domāju, ka tas ir par maz vēl teikts, jo, ja mērķis par maz uzstāda, tas ir nepareizi, mērķi jāuzstāda lielāki nekā tos pat varbūt šodien var apjēgt, bet es patiešām ticu tai trakai ideja, ka tie varētu būt nopietnas festivāls jau citos mērogos un apjomos, un mēs tiešām esam gandrīz saukt par IFF mājām, mēs gribam kopā audzināt skatītāju, mēs gribam kopā ar viņiem diskutēt, mēs gribam kopā saprast, un mēs gribam šo Splendid Palace vārdu jau skatītāju tādā atmiņā un viedoklī tādā jau ļoti jēgpilnā saturā radīja. Un man jāsaka paldies, ka festivāls ir šajā laikā uzradies, kur mēs savā komandā arī pa laikam par šo diskutējam, ka vajadzētu tādu jaudīgu pasākumu, ar kur kopā mēs varam jaudīgi pacelt lietas, un kur ne citur, ja pasaulē ļoti labi zina, ka festivāls svin krāšņi, tie sarkani paklāji, un tie ir tādi ļoti lieli svētki, tad nekas cits kā kino, teātris, Splendid Palace, nekas piemērotāks ar šādu svētku svinēšanām nevar būt, un līdz ar to es aicinu visus jūs uz šejieni festivāla laikā skatīties, jo kur ne citur šeit ir iespējams ar šampāniju, visgraznākā glāza zālē, vislabākajās vietās skatīties filmu. Es jums to apsolu, un tas patiešām ir iespējams. Absolūti visa informācija par festivālu, pilna filmu programma, visa informācija par katru filmu, seansu laiki, datumi, norises vietas, biļešu cenas, arī visa pasākuma programma būs apskatām mājaslapā. Tā kā sākot no 4. tur ir vērts ielūkoties. Kas attiecas uz biļetēm, arī no 1. oktobra mēs sākam biļešu iepriekšpārdošanu. Biļešu iepriekšpārdošana notiks biļešu servisa tīklā, gan internetā, gan kasēs visā Latvijā. Un biļešu cenas uz filmu seansiem būs 4 un 6 eiro. Neskatoties to, ka šī cena ir lieliski zema priekš tādu kino festivālu, mēs piedāvāsim vēl arī virkni atlaižu. Un konkrēti studenti varēs apmeklēt filmu seansus, gandrīz visus filmu seansus par cenu 3 eiro.
pensionāriem filmu seansi būs pilnīgi visi filmu seansi būs pieejami par 3 eiro. Īpašs atlaides mēs esam sagatavojuši arī bērnu filmu weekendā. Tad tā būs pirmā nedēļas nogale, kad norisināsies bērnu filmu programmas izrādīšana. Un tur mēs piedāvāsim filmas par cenu 4 eiro, bet ar īpašo ģimenes karti 3+, cena būs 3 eiro, būs arī pieejams ģimenes biļetes, kas ir 4 biļetes par kopējo summu 12 eiro. Tātad ārkārtīgi daudz dažādas iespējas tikt pie lētākām biļetēm. Ir mūsu šī gada jaunums, kas patiesībā ir tāda kā sava veida festivāla iniciācija, un tā ir starptautiskā konkursa skate, kuru mēs esam izvēlušies veidot, izējot no 2 principiem. Tas ir reģionālais princips un žanriskais princips. Reģions, kas mūs īpaši interesē, ir Baltijas jūras valstis. Tātad tās ir Baltijas valstis, Ziemeļvalstis, Krievija, Polija, Vācija. Mēs esam pilnīgi pārliecināti, ka šo reģionu vieno zināma estētika. Ja mēs skatāmies kaut vai uz Vidusjūras reģionu vai Balkānu, mēs tāpat varam runāt par šo estētiku. Un mūs vairāk interesē tieši mūsu pašu reģions un kādas sakarības, līdzības, varbūt kādas strāvojumi. Un otrais, ne mazāk svarīgais princips ir žanriskais princips. Tātad mēs esam nolēmuši diezgan plašu uzstādījumu aizsākt. Tātad tās var būt gan dokumentālās, gan animācijas filmas, gan spēļu filmas, ar vienu noteikumu, ka tās ir filmetrāžas filmas. Un kādēļ šāds uzstādījums? Tādēļ, ka mēs katru gadu aizvien vairāk redzam, ka kino šīs robežas netiek īsti ievērotas. Tātad tas var būt dokumentāls stāsts izstāstīts ar animācijas palīdzību. Tā var būt mockumentary, jeb spēļu filma, bet izstāstīt dokumentālā kino manierē. Mūs interesē šī žanru pārklāšanās, un tieši šīs filmas mēs arī centīsimies sameklēt. Bet, protams, mēs sev neierobežojam ar šiem meklējumiem, tādēļ konkursu programmā vienmēr būs pārstāvēts arī spilgts autoru kino no reģiona, bez eksperimentiem, bet ar spilgtām autorības iezīmēm. Un tad šī gada konkursu programmā valstu klāsts un arī režisoru paauģu klāsts ir diezgan plašs, un mūsu pavisam īpašais šīs dienas jaunums ir arī vairāk stāsts par to, kā mēs atklāsim savu festivālu. Tāpat kā pagājušajā gadā mēs esam izvēlējušies atklāt festivālu ar vienu no vadošajām Latvijas filmu studijas filmām. Tātad tā būs Vidas filmu studija un filma Dubultie svešinieki, Uģis Olta režisors un Sterkls producents. Es tagad gribētu ļoti īsi ieskicēt galvenos festivāla notikumus ārpus filmu seansiem. Protams, viens no galvenajiem notikumiem ir atklāšanas pasākums 16. oktobrī. Tomēr vēl pirms tam, festivāla priekšvakarā 15. oktobrī, mēs atklāsim izstādi. Tā būs foto izstāde Splendid Palace telpās. Šīs foto izstādes autors ir Zigmārs Jauja. Arī šodien šeit varēsiet vēlāk uzdot jautājumus. Es tikai īsos vārdos pateikšu, ka tā ir foto izstāde, kur būs apskatāmas izbijušo Rīgas kinoteātru ēkas, kādas tās izskatās šobrīd. Šīs bildes būs papildināts arī ar skatītāju personīgiem stāstiem par kino skatīšanos kādreiz šajos kinoteātros. Principā tāds savā ziņā arī personisks autora pētījums par kinoteātriem un to attīstību un dzimšanu un miršanu, tā teikt. Tad vēl es gribētu atzīmēt tādu lietu, ka mēs sadarbībā ar Lielo Kristapu rīkosim īpašu pasākumu festivāla laikā, lai godinātu kino operatoru Miku Zvirbulu, kurš šogad saņems Lielā Kristapa balvu par mūža ieguldījumu. Par to visvairāk varēs pastāstīt Ieva Romānova, Lielā Kristapa sirds un dvēsele. Noteikti vēlāk aprunājieties ar viņu. Kas vēl? Rīga IFF industrijas sadaļa, jeb nozares profesionāļu pasākumu virkni pārstāv Amandas Bokas rīkotais European Script Meeting, kas ir augstas klases starptautisku scenāristu un producentu tikšanās un ar mērķi izveidot sadarbību un kopdarbus.
Tāpat mēs rīkosim arī īpašus pasākumus saistībā ar mūsu bērnu programmu ar nosaukumu Kids Weekend, kas norisināsies festivāla pirmajā nedēļas nogalē. Bērnu un jauniešu programmu kūrē Kristīna Vilce Simpsone. Un šīs bērnu nedēļas nogales laikā mēs piedāvāsim gan kafejnīcā Pinto, gan šeit Filmu Noārā ģimenes branču, kā arī bērnu animācijas darbnīcas, gan sestdien, gan svētdien. Pasākuma programma mājaslapā. Paldies! Un pirms mēs sākam pasākumu interesantāko tādu jautājumu un atbildes, varbūt tā Uldis un Uģis varētu pastāstīt. Es varu teikt tā, ka tie, kas Latvijā zina Uģi, atnāciet, jūs ieraudzīsiet citu Uģi. Jūs aiziesiet pēc filmas, kā, zinot, pazīstot citu Uģi. Bet es domāju, lai arī šās pats pasaka par savu motivāciju. Es došu jautājumāt arī vieglāk. Kas tev motivēja pie šīs filmas ķerties? Šī filma bija tāds mēģinājums atrast kaut kur pasaulē greizo spoguli, kurā paskatīties pašiem savu zemi. Mēs zinām, ka šī ir vieta, kur blakām dzīvo, bet nesadzīvo vai kaut kā pat īsti nesamaisās veselas divas nācijas. Te ir kaut kāda reģiona, mums patīk būt vieniem, un mums patīk, mums ir kaimiņi, bet nepatīk viņus īpaši redzēt. Un tad mēs atradām tādu vietu Gruzijas pašos dienvidos pie Armēnijas pierobežas, kur tas etniski, sociālie, visi šie te mums līdzīgie faktori tādā pārspīlējuma pakāpē. Tur, piemēram, Gruzijas teritorijā ir 90% armēņi, tikai 10% grūzīni. Un tad viņi tur tā kaut kā dzīvo. Un mums bija tāda interesanta satikšanās ar grūzīnu fotogrāfi Daro, Sula Kaurī, kura teica, ka viņa brauks uz turieni vairākas reizes taisīt savas bildes. Un mēs izdomājam, ka mēs brauksim līdzi un mēģināsim kaut kādu stāstu ieraudzīt tur arī. Un tad bija tas interesantais moments, kad sākumā likās, ka tik mēs risināsim politiskus un sociālus jautājumus. Atradīsim konfliktu tur un tad mēs viņu uzšķērdīsim un notik būs stāsts. Bet notika kaut kas interesants, ka katru reizi, kad ierodoties, mēs braucam tādu sarkavu ņivu, braucot pāri tam kalnam, kas ir robeža, tā teritorija, viņa tā kā sanāk tāds tā kā vulkāniskais plato, vienmēr nāca tāda interesanta, smagnēji sasmakusi sajūta virsū. Un pēc kaut kādas 6. reizes tur man vairs nebija svarīgi, kurš tur, kuru ir pakļāvis, iekarojis, iznīcinājis, neizmīlējis. Viss tas kļuva īsti vienaldzīgi. Un es sāku domāt, kāpēc man ir šī sajūta. Un tad beigās, kad šī filma bija nofilmēta un bija jāsāk viņa otrais dzemdēt montāžā, es sapratu, ka tas ir vienīgais svarīgais jautājums. Un man liekas, ka cerams, ka šī filma gan ierosina kaut kādus tādus vispārīgus, katram cilvēkam svarīgus jautājumus, un varbūt arī ļaus skatītājiem ierezonēt katram savā gultnītē, ko šī filma varbūt kaut kā var iesvārstīt. Un mums liels gods, ka mēs šajā festivālā varēsim šo filmu pirmoreiz parādīt vietējai publikai. Tad ļoti būtiski ir tas, ka mēs šobrīd domājam par tādu informatīvo platformu, kā iesaistīt auditoriju. Savā veidā, to var nosaukt dažādos vārdos par savstarpēju komunikāciju, kas mums ir ļoti svarīgi, gan lai saprastu, kādas filmas galu galā šobrīd publika vēlas skatīties šajā kinoteātrī, un galu galā tas ir svarīgi arī pašam festivālam, lai viņi saprastu, vai publika akceptē viņu izvēli, viņu programmu. Un tāpēc mēs domājam par to, kā veidot šādu komunikāciju ar auditoriju. Vienlaicīgi tas varētu pārvērsties arī tādā īpašā balvā, kur vēl īsti šodien publiskot mēs nevaram, bet mēs liekam savu acis tieši uz Baltijas valstu konkursu programmu, jo, kā zināms, ir tāds lāsts, ka vissliktāk mēs pazīstam savus kaimiņus. Un kaut kā mums liekas, ka to mēs kaut kad vienmēr varēsim vai noskatīties, vai paspēt, vai atlikt. Un tas beidzās ar to, ka mēs faktiski, godīgi runājot, nezinām, kas notiek vistuvāk mums. Labi, ka mēs vēl zinām kaut ko paši par sevi, pateicoties lielajam Kristupam, bet par to, kas notiek Lietuvā, Igaunijā un Polijā, ja tas nav gluži Eiropas līmeņa skandāls, tad mēs par to neko nezinām. Un tad šī programma mums arī dos šo te, pirmkārt iespēju
būt informētiem, un otrkārt mums ir ļoti svarīgi saprast, vai publika vai auditorija tā, kura būtu gatava nākt arī uz regulāriem seansiem, šīs filmas būtu gatavi iemīlēt. Un tāpēc mēs savā veidā monitorēsim viņus, un viņu viedoklis mums būs ļoti noteicošs. Un iespējams tas pāraugs kādā brīnišķīgā lēmumā, piemēram, vienai no šīm filmām piedāvāt publisko ekrānu pēc festivāla. Bet to mēs vēl, kā saka, esam tādā monitorēšanas stadijā. Tas ir tas galvenais, ko es gribu šodien teikt, ka es domāju, ka šī programma pirmkārt, es domāju, kāds ir pareizais vārds, lai to raksturotu. Mums patīk dažādas filmas, greznas, nopietnas, stilīgas, dramatiskas, bet šai programmai ir atšķirīgs varbūt tas, ka tajā nav vieglprātīga filma. Šī vārda varbūt tādā komerciālā nozīmē. Šeit ir filmas dažādām galvenām, arī vieglas filmas, manuprāt. Un arī ļoti grūtas filmas, manuprāt. Bet par to mēs visticamāk runāsim tad, kad festivāls būs jau tuvu kā atvērts.